Vasara. Mani sauc Katrīna Veigula. Es mācos Leivona 1. vidusskolas 5. klasī i darbojos folkloras skolu Vāceju Leits. Es jums šodien pastāstīšu Vācos Leivona saldēm pordevējs Pavlovskīnas pasaku. Pavlovskīna jau sen bijusi, a jau stostētos pasakas dzēguļais šodien. Pazudusī Leigula. Senajos laikos dzēva reiz zvejnieka, kur izvējava zivs. Pordeva i par dabūtu naudu dzēva. Vienu reizi zvejnieki izvilka teiklu. Vēl neizjēma zivs i pordeva teiklu ar visum zivim. Kopā ar zivim teiklo bija dārga zelta vāze. Tis, kurš nopērka teiklu ar zivs, sacēja, ka izvilktā zelta vāze tagad pīder jām par to, ka es nopērka kopā ar zivim. Zvejnieki negribēja dot vāzi. Nogāja visi pie ķēniņa pavaicot, kam pīder izvilktā zelta vāze. Ķēniņš izklausēja zvejnieku i kupčaja pircēja lūgumu sacēja. Itei zelta vāze pīder kupčam, par to, ka es pērka teiklu ar zivim. Ko darēt zvejniekam, ka jau pats ķēniņš runāja, ka zelta vāze pīder kupčam? Jādeva vāze kupčam. Kupčs paņēma i gribēja nest iz savu sātu, bet no liels prīcis vāze jau izkritoja no rūka iz zemes. Porsavērta par jaunu, dzeivu i skaistu meitu, kodu nevar ni pasakā aprakstēt, ni izstostēt. Kupčs veras. Mūsa beida ni pa jūkam. Meita daskarēja pie jaunākā zvejnīka un soka jau bučoti stostēt, ka jai būs jām par sīvu. Kupčam bija žēl meitis. Es atkal novilka visus pie ķēniņa pavaicot, kam pīder itai skaistā meita. Attīķī visi pie ķēniņa. Roda ķēniņa meitu i vaicoja, ko ķēniņš ir pasteis. Ķēniņš ierodzēja meitu, i jai jām izreiz patika. Itai meita pīder man, es jau pats jimšu par sīvu. Meita sāka prasēt, ka jai grib būt par sīvu jaunākajam zvejnīkam. Bet ķēniņš sacēja, ka es nekam meitas nedos, bet izmaksās katram lielu naudu. Visi zvejnīki bija ritumvīrā, i to pats kupčs. Zvejnīki jau kupčs paņēma naudu i nogāja sātu prīcēju. Ķēniņš īgoja pazavērtīsies savu leigavēm. Vērās, meitas nav, bet stāv pats spūds. Ķēniņš sasadusmoja, lika izsīs spūdu ārā i pasāpījot uz zvejniekus i kupci, lai ietuķam naudu atpakaļ. Zvejnieki i kupčs atgoja atdeva naudu ķēniņam atpakaļ. Īķi visi sātu ilomajos. Vērās pretim izīt skaisti meita un runāja. Jūs negribējāt mani paņemt, jums labāka bija nauda, bet tagad jums nav ni naudas, ni meitas. Pasacēdam ituls vārdus meita pagaisa. No to laika zvejnieki nekad vairāk tādas laimes neredzēja. Visi savu mūžu zvejnieki zvejava zivis, bet bagoti nekad netika. Bet tagad klausītīs anekdoti par zvejniekiem. Sasatikos divi draugi. Viens to sūta. Pagājušajā nedēļā noķēru tādu zivi, kā mana rūka. Aina, beidz runāt muļķības. Tik spolvainu zivju nemēdz būt. Bet tagad izstāstīšu atgadējumu no ceirulēša muzikanta Edgara dzējas. Pirms dzīsmu sākuma visa saima aizbrauc uz laukiem, šodus todus darbus apdarīt. Edgars paņēma kapli i devās uz guļbu lauku, kas atceru netoļi no bitēm. Kaplē atsispiers, te pilkšņi bļoviņš stāvā bolsā. Bite īcertu stājušni starp acīm. Visi skrīn gatavot, rēvēja mārtu lopu, liek klāt zemi, ko neko, otrā dīnā jābrauc uz Reigu, viss dzīsmu sātkim. Nevajag gaidēt jūtras dīnas, porvērtējumus notiek vienā mirklī. Aizpams acis, ka mozes praudzeņa vīn palīk. Otrā dīnā Edgari pazēt nevar. Visi